Jūs noteikti esat dzirdējuši, kad gan cilvēki, gan planēta, pat arī viss visums kopumā pāriet no 3. dimensijas 5. dimensijā. Un tas jau notiek vairāk gadu garumā. Sākumā tas bija mazāk zināms, mazāk jūtams, bet nu jau informācijas ir ļoti daudz. Un arī tas ir daudz jūtamāk. Pat fiziskā ziņā. To var sajust arī mūsu ķermeņi. To mēs redzam un sajūtam mums apkārt. Starp cilvēkiem, notikumiem. Tāpat arī kā planēta reaģē ar visām dabas stihijām, dīvainām parādībām un tā tālāk. Un es gribu jums pastāstīt par kādu ļoti vienkāršu meditāciju, kas var mums palīdzēt pāriet it kā no šīs 3. dimensijas uz 5. dimensiju. Nu, lai tā pārēja ir varbūt vieglāka, plūstošāka, jo katram tā izpaužās savādāk atkarībā no tā, cik mēs katrs tā esam ticis savā garīgā attīstībā, kādas mums ir vibrācijas, enerģijas, nu, kādā līmenī mēs katrs esam. Un meditācijas nosaukums ir Kūlenis mūžībā. Nosēdieties meditācijas pozā un dziļi ievelciet elpu. Piesauciet arī visus augstākos spēkus, lai ir kopā ar jums šai meditācijā. Pilnīgi atslābinies un dziļi ieelpo. Un stāties priekšā, ka tu esi akrobāts, kas iet pa virvi, nu gluži kā cirku. Un priekšā tev stāv aiza. Aiza šajā pusē ir mūsu Zeme 3. dimensijā, bet aizas 2. pusē tā pati Zeme, bet jau 5. dimensijā, kas izskatās jau savādāk, it kā tāpat, bet tomēr ar kaut ko atšķirās. Un jūs sākat lēni virzīties uz priekšu pa virvi. Soli pa solītim, nebaidoties, neskatoties apakšā. Jūsu rokā ir gara kārts, dievišķā kārts, kas ir piepildīta ar dievišķu gaismu un mīlestību. Un tā jums palīdz noturēt balansu, virsoties pāri pa virvi. Jūs virzaties lēnītēm, un kad tuvojaties jau virves otram galam, kurā ir mūsu Zeme, skaista, ar daudz košākām krāsām, kurā ir jūtamas ziedu, augu smaržas, kurā gaiss ir tīrs, dzidrs, ar košām krāsām. Un jau pietuvojoties pavisam tuvu, jūs veicat lēcienu, kuru sauc par lēcienu mūžībā. Un jūs nokļūstat uz Zemes, bet Zemes jau 5. dimensijā. It kā tā ir tāda pati, viss tur tāds pats, bet gaiss tīrāks, pirmatnējs, skaņas dzidrākas, skaidrākas,
krāsas košākas un apkārt valda smaržas, ziedu, augu. Un arī jūs tur jūtaties pavisam savādāk. It kā tas pats, bet daudz labāk. Un šī 5. dimensijas pasaule ieplūst arī tevī. Un arī tavs ķermenis kļūst daudz mirdzošāks, starojošāks un piepildīts ar beznosacījumu mīlestību, kas valda 5. dimensijā. Nu, tāda ļoti vienkārša, īsa meditācija, kā mēs varam savam ķermenim un mums pašiem palīdzēt pāriet 5. dimensijā, kas jau patiesībā šeit ir. Mēs jau to redzam, sajūtam, jo daudz kas ap mums ir savādāks, mēs paši esam savādāki, ir cilvēki, kas ir mainījušies. Tā kā ar vienu kāju jau mēs tur esam. Tātad palīdzēsim sev, vai arī otra kāja varētu būt 5. dimensijā.